Šitais motos būs smukāks kadrā, kad noliks priekšā, jā? Hello, draugs! Turpinu darīt, kā parasti viršos. Ko es gribēju pateikt? Daudz esat pamanījuši, ka man kanālā nomainījies ir kaut kas kontents, kaut kas ir palicis, kaut kas ir pazudis. Un tad, kad tu paliec vecāks, ir kaut kā bišķi mainās tās prioritātes dzīvē un visādas domas un tam līdzīgi. Un tā video filmēšana brīžiem, tā kā nenogurdina, bet nav vairs tā prioritārā lieta. Un tāpēc arī tas mirklis ir, kad gribās mazliet darīt to, kas tev patīk un nepiespiestā kārtā. Ceru, ka jums tas nebūs grūti pieņemt un atbalstīsiet, kad kaut kādu motokontentu es tomēr likšu šeit tikai. Jā, kanāls ir ļoti daudzpusīgs, kā esat redzējuši, ļoti daudz aktivitātes. Tas arī ir tas mans mērķis, nodot jums, parādīt manu aktīvo dzīvesveidu, ko es varu darīt. Jādzīvo ir emocijām. Jābauda dzīvē viss, ko mēs varam pieņemt un darīt, jā. Tāpēc nevajag sūstīties, tikai jāmauc uz priekšu. Spiežat laiku, rakstiet komentāriņus, abonējiet, tāpēc, ka algoritmam tas ļoti palīdz. Un ļoti liela daļa procenti tie, kas skatās mans video, nav abonējuši man kanālu. Jums tikai jāuzspiež abonēt, subscribe, jo tas palīdz manam kanālam attīstīties. Mani motivē forši ir uzreiz veidot. Es redzu, ka tie sekotāji paliek arvien vairāk. Un tiem, kam ir iespēja un tiem, kam patīk mans saturs, droši varat atbalstīt ar pāris eiro mēnesī. Atbalstiet man Patreonā, lai šādi video taptu vairāk un labāk. Ne tikai par moto, bet jebkuru saturu, kas ir manā kanālā. Pietiek lirikas. Šodien mums ir izbrauciens. Sen nav bijis moto izbrauciens tieši šajā kanālā. Šodien, kur mēs ar Andriju izlaidīsim, pārējie nepievienojas, ģimenes un citi apstākļi. Braucam dabā, braucam geokečus meklēt, testēsim jaunās Moskavas somas. Paldies, Moskova! Ietestēšu jauno ķiveri, nakšņosim dabā. Kā parasti nezinām, kur vēl. Jā, nezinām kur. Kad pienāks tā stunda, tad jau nometīsies kaut kur. Tā, reku mocīši mūs gaida, kamēr dzeram kafiju, lai mocīši bišķi pagaida mūs. Tā, mums tad pāris slēpiņi jāpaņem kaut kur, es nezinu, te tuvumā. Tagad doma ir doties uz Stīveru pusi, varbūt šo slēpiņu paņemt, sūnavots. Ļoti daudz te ko ņemt. Skatīsimies, kaut ko ņemsim pa ceļam, čilā. Noslēgumā Anna arī sagaidēs brasliņš. Es domāju, vienu challenge. Jau, draugs, uztaisām vienu challenge? Man nepatīk challenge. Davai uztaisām vienu challenge. Kādu? Veselīgs viņš ir. No šī brīža mēs skaitam kilometrus. Pašās beigās, šodienas beigās, kad mēs nokļūstam kempa vietā, mēs skatāmies, cik mēs esam nobraukuši kilometrus. Cik kilometrus nolaižam, tik vingrinājumus mēs taisam. Jebkāds balstā, pietupieni, burpī un tam līdzīgi. Davai? Šis tāds sportisko challenge vakarā. Kopīgi uztaisam. Tu vari raut balstā, var katrs kaut kā atsevišķi, bet vienkārši kopīgs skaits. Ja mēs nobraucam tur 300, jātais 300. Šitas easy challenge, jā. Es tikai 2 dienas malku esmu krāmējis, man kājas ir galīgi stīvas, es nevaru pat uzkāpt uz moču. Davai, tad taisam, jā? Jā, davai. Cik kilometrus nomāc? Davai. Challenge accepted. Super. Tāds tīri sportiskais challenge. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Sliņš būtu arī vilcis garo zābakus. Es jau tieši noskatījos. Vilk, nevilk. Domāju, labi. Čilā braucam it kā. Tev uzvilku botas. Es jau nezināju arī. Es jau pēc tam izdomāju. Tā, esam atbraukuši līdz apskates objektim. Černauskas akmens, dižakmens. Te ir uzraksts uz akmeni Zaļkalns. Te ir kaut kādi simboli vēl arī. Tāds, īstenībā, priekš Latvijas izmēra. Ir ok, tie, kas mums te ir diezgan paliels. Un tepatās arī pie šī dižakmens ir geocachings. Tā kā tie, kas nodarbojas ar geocaching, noteikti ir novedījis pie šī akmens, vai arī jau ir bijuši jau. Tā, jau laižam jau kaut kādās džungļos. Vecais ceļš, bet aizaudzis.
nav ko darīt. Visi tā aizauts. Černausku ozols. Ko tad mēs varam secināt? Apkārtmērs 2017. gadā bija 7,77 metri. Mērīts ir no 1,3 metra augstuma. Augstums 22 metri. Tikai tas, ka nedaudz ir cietis un zars ir nolūzis. Bet, uzreiz ir tāds smukāks. Nav kaut kāds, es uz maz tā dizaini skatos, nav kaut kāds liekas zars šeit vidū, bet tāds smuka cepura ir. Jā, te ir, kur sagatavojuši malku no dižozola. Černausku dižozols. Tagad vandīsies tur pa žogiem kaut kur meklēs. Jā, tur kaut kur, tur. Tā mēs te braukājam, jā. Un tagad uz nākamo. Kas šitais ir? Tagad mēs varam dodamies Mežmuižas avotu virzienā. Jā, tur ir privāti īpašums, jums jādodas te pa taku. Varēs nopeldēties draugs tur augstā ūdenī. Es kamēr noģērbušos, jau būs vakars. Bet tie, kas te nav bijuši, ļoti skaisti īstenībā taka ir. Kā lai saka, koka taka, laipa, tiltiņš, trepes. Reku jau ir avoti jau tak jau. Un tur aiznek prom uz Kaļķu gravu un meža avotu. Un tur tā kā tāds dīķīts ir. Negu te patās nonākot lejā, mēs varam tikt pie tīra avota ūdeņa. Labs. Pavēsts gan ir. Es domāju, ka Andriem ritīgi patīk šitais ūdens. Tagad iesim pa taku, noiesim līdz pašam. Es pat īsti nevaru pateikt, kā viņš saucas. Tā kā dīķis, krātuve, tur, kur avoti viss satek, tur tāds dīķīts ir. Tūlītās arī redzēsim. Iesauls ķepš pamērcē tur. Var padzirdēt? Jā. Vecmeita nečurā augšā. Labs. Blogera problēma. Terēns ir 4,5, jā. Nekas, davai papēt, es tikmēr te pastāstīšu pārēm. Tā, esam atnākuši uz tiem mežavotiem Kaļķu gravas. Šeit ir tā populārā vieta, kuru daudzi nāk peldēties. Baudīt ūdens priekus. Andrijs tagad pēta nākamo geocaching, kur mēs dodamies savākt, lai viss tā raitāk iet. Tā kā nedaudz arī pastaiga. Metīsies iekšā. Tev jau bailes no ūdens kā kaķim pamērts. Ir ziemas temperatūra vispār, ja kas. Jā, īstenībā ūdens šeit ir augsts. Šeit ir tā vieta, augstumīļi roņi saucamie vasarā dodās peldēt, tāpēc, ka ūdens temperatūra ir ļoti zema. Tā, laidīsim pēc nākamā slēpņa. Nākamais tur izskatās niknāks. Nākamais izskatās, ka būs jālēn akā iekšā, jā? Jā. Šausmas. Davai, laižam pačolēs, kas tur ir.
Svētie mēsli. Tas geocachings ir trubā iekšā. Ejam izpētam, vai sākumā mēs tiksim tur iekšā vai nē. Un cik tur dziļi viņš vispār ir. Nu te ir pāri, es nezinu, tur ir 2,5 metri kaut kādi. Un nezinu jau vēl cik viņš dziļi tur ir iekšā. Un kaut kādi striķi mums līdzi ir. Jūs vēl te? Labi, ka tā kamera neielido iekšā, ne? Lienam iekšā, vai nu ar striķi, vai nu bez striķi. Re, ka tur ir slēpnis. Te ir 3 metri stabili. Nav traki. Mēs tur točno tiekam? Jā. Labi, jā, tur ir, kur atspērties augšā. Ar tavām kāpšanas prasmēm var arī bez striķa tikt iekšā. Tā. Līdzi mums ir šitādas te virves. Saliksim 2 kopā. Pēc faktu uztais un reku ir lielāk cilpa tev gatavs. Viss. Tagad došu šurpām savu, kā tavu. Mums vajag apmest tā pragu sākumā, ne? Nu, Nē, nu pie viena. Varam jau garumā sākumā uztaisīt un pēc tam jau apmest riņķi. Bet viņš nevis zina, ka zemes līmenis ir zemāk, kā zemes līmenis. Un tā kā man jau te reibst un jau ir šitas te jau kutina vēdra, tad es nespriežos. Ar rakstāmais ir? Jā, Tev jā, līdzi? jā. Es esmu iekšā. Visur, kur brauc kaut kādas lietas, bez kokā augšā. Tu jau pirmais lien. Evo paga, pēdējos kokos es esmu līdis. Jā, tieši tā, tāpēc, ka tu neesi līdzi. Tajā tornī toreiz piengures tu līdi pats, tev neviens neprasīja. Nu, resnais arī ārā. Easy game. Jā, lācamies nost. Jā, Laižam tālāk pēc nākamā. Galvenais neaizmirs atzīmēties, ka mēs esam šeit bijuši. Jā. Vairāk šādus te interesantus zingā, kad ir kaut kāds ekšenīts. Nu, normas robežās tā, lai var dabūt, bet ja visa līdz, forši. Tā, tagad mēs dodamies uz nākamo. Skatāmies pēc laikiem, jo pulkstenis jau ir 4:30, kamēr mēs vēl te izbrauksim. Vēl jau brasliņš ir jābrauc Andrijam. Viņš jau to neapzinās, bet pāris sekundes un esam atbraukuši līdz nākamajam geo. Andrijs jau viņu atrada jau, jā? Jā. Ļoti labi. Un esam atbraukuši līdz Pirmā pasaules kara kritušo karavīru piemiņas vietai Kāpiem. Pirmās Latvijas strelnieku brigādes un nezināmu 1917. Gada kritušo karavīru piemiņai. Cēli ir mirt pār Latviju. Šāds te piemiņas akmens. Arī kapi šeit ir kritušo nezināmo. Kaut kā tāds līdz šādām vietām arī ved geo slēpņi. Pakaļ Jāņu zālē nejam. Atkal jābrien manā vecumā kaut kur vispār nevar saprast, kurieni pat. Priecājies, ka jāpeld vēl? Nav. Varbūt. Drīz jau būs. Paskaties, vajag īstamā dzidu upi. Vajag foršā tām. Don't get you started talking about sports, baby. Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about
cherish him more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. Oh, you think you're the silent type, but that ain't what I like. I want a man to keep me company and talk to me. Es ritīgi labo kadru Andrijam atradu. Viņš tā tik romantiski izskatās. Draugs, tik romantiski izskaties šitās puķīšu fonā. Nu. Tās manas mīļākās puķis. Vienkārši, nu. Mēs esam kurā vietā? Līgatnē. Kas te pa cilvēkiem? Tik daudz, ne? Te ir vīna darītavas svētki. Šodien? Jā, zaļumbala labēlīgais tips uzstājās un tā. Mēs te paliekam, atsienam hamakus, balīte un... Sievu mēs bijām mežajā, kas palikām pa nakti. Izrādās mums te viens, kas redzēja, ka mēs noparkojam moči, viņam iepatīkās moči. Viņš pateica, ka te ir papīra fabrikas svētki šodien. Ka tur esot ieeja bez maksas, var kaut kādās daļās papīra fabrikā iet. Bet ko mēs darām? Aizējām līdz šitam atsegumam, ko mēs tikko redzējām, garām braucot, paņem kafiju. Es nezinu, ir jēga, mēs ejam uz turien vai? Nē. Vienkārši aiziesim līdz dīķiem, reku līdz paķers kafiju. Ko es? Paņemšu, zinu, ko es lēmšu. Šādi, ne. Esam atnākuši līdz Lustūzim. Ļoti labi var pienākt klāt uz foršu platformu šeit ir uztaisīt. Tiešām, sanāk tā kā gan rīzvējs virs upes, Līgatnes upītes. Forši tāds atsegums un pašā centrā ir, šis ir uzreiz redzams, te pie Lustūža, te ir tas vīnu pagrabi saucamie Līgatnes. Biznesens atkal ģēlas kruķī tur. Šoreiz mēs šeit nepaliksim uz šiem te svētkiem, dosimies tālāk uz Skaļupi, tur viens slēpens savāksim, vakars jau atuvojās. Forši čiliņā izbrauciens. Redzat? Cilvēks cītīgi skatās manus šortus, rīlus, tur storijas. Mājasdarbu, izpildījis, tagad pilda. Jā, tāpēc droši piesakojiet Instagramā, droši abonējiet kanālu, nospiežat like, subscribe, jo, kā jau es sākumā minēju, ļoti liela daļa procentuāli kanālu nav abonējuši. Tāpēc lūdzu abonējiet kanālu, tas man būs ļoti liela motivācija, prieks visam pārējiem. Tā kā, jā. Tā, bezalkoholiskais mežpils aizies. Ļoti labi. Viss, iepirki? Jā. Notūdās. Kartiņam? Paldies jums.
līdzīgs. Baigi līdzīgie. Nu redz, kā veiksmīgi esam garām braucot, gar Rakšiem nobraucām, atved Andriju pie draugiem. Kas tie tādi ir? Lamas? Kas tie tādi lamas ir? Gan jau lamas, jā. Man kanālā ir video no šīs vietas, kur mēs ar ģimeni bijām atpūsties šeit. Ridīgi superīga vieta. Noteikti rekomendēju atbraukt uz šejienu. Netālu no Cēsīm. Redzēji kādu mazo brastliņu pārbaudas? Kā bija? Jā. Bija labi? Jā. Pirmā mazā pieredze, jā tā? Nē, Balkānos jau bija. Nu, pagaid, priekšā vēl gaita tev normāli vēl tāds. Tas būs labs. Drīz jau būsim klāt jau. Mūsu maršruts ir novedis pie vienu no noslēdzošiem. Šis varētu būt noslēdzošais apskats objekts. Vaives Dzirnavas. Vismaz būšu atvedis draugu tādā vietā, kur viņš nav bijis. Mēģina ielādēt geocaching, te kaut kāds geocachings arī atceros bija. Izskatās šādi te vairāki pakāpieni. Amazing. Skaisti. Vasarā citreiz ir tā, ka diezgan pamaz pašvaka tek arī tāda. Uziesim tur augšā pa taciņu, pie tilta augšā, un tad aiziet šādi te. Ļoti daudz atslēgas. Jaunlaulāto. Pilns ar atslēgām. Un šādi te no augša izskatās. Ielādē tev to geocaching? Nelādē? Es tik atceros, viņš kādreiz bija tur kaut kur pa taku jāiet. Cik tālu es neatceros, nebija baigi tālu. Kā tie slēpņi, kas ir ļoti seni meklēt, jau pat neatceries, kur viņi bijuši atceros, ka aptuveni jā, šeit ir, bet nians. Un arī citreiz ir tā, ka vieta nomainās. Autors vienkārši nomaina lokāciju un update to, ja nomainās lokācija, ja pārāpjām publiski var atrast, vai bieži pazūd, tad vienkārši nomaina lokāciju. Vēl viens tiltiņš. Bet pēc konstrukcijas izskatās, ka šeit ir bijis liela ūdenskrātuve. Šis te tāds baseins ir bijis. Un te arī ir ūdens plūdes, tā kā caur turienu, caur šejienu. Bet tu jau nekas sanauši. Tad iedomājies, cik tā upe bijusi bagātīga, ka šeit vēl ir ūdens plūdis. Tad te jau saņem zāle jau. Vaives Dzirnavas esam apskatījuši. Geo ir atrasts. Dodamies tagad dienas noslēdzošo sadaļu. Lielākā odziņa, priekš Andrija lielākā odziņa, brasliņš. Jā, šajā sezonā iegādājos Mosko. Andrijam ir V3 modelis, man ir V4, ar ko atšķiras lielāka atšķirība, ka man ir karbona plāksne, šeit ir karbons. Viņam vēl ir Cordura mīkstais materiāls. Trešajam ir šādi klipši, plasmasa, jā. Un ceturtajam jau nāk jau šāds te modelīts jau metāla. Labi, ģērbamies, laižam. Oi, reku, te taču var redzēt, kur braukt, redzi? Braucam. To ekā var vai sēd.
Nu, ko, draugs, welcome tu slepenajā spotiņā. Diena noslēgusies. Beidzot! Kā pēdējais? Ēst gribas. Jā, kā pēdējais brasliņš? Čilu vispār, caur peļķi izbrauc. Super, jā. Esam atbraukuši uz nakšņošanas vietu. Tepatās ir gauja. Nopeldēsimies, kā saka, noskalosimies un tepat vienkārši iekārsim hamoku pie dabas, atpūtīsimies, baudīsim nakts mieru. Tagad sapakojam mantas. Vāgai, stop! Kas mums ar to challenge bija? Davai, skatāmies. Pirms ejam skaloties, mums ir jāuzsais vingrinājumi. Ej, tu nos. 110. 110. Tātad, kā pirmīt jau arī te teica, draugs, tais vienalga ko, pēc 110 skaits. Tu var taisīt kaut vai zvaigznītes. Push-upi, presīte, vienalga, kas taisam mēs šeit, jā, mēs sākam. Iepūta. Jā. Nu ko? Šis bija labs. Jau, draugs, kā challenge? Jaudīgs. Bet biežāk vajadzēja šitās prikols, vai ne visādi? Jā, mazāk braukt. Iedomājies, ja kaut kur aizbraukt uz Balkāniem. Kaut kāds 2,5 tūkstoši uztaisīt vingrinājums. Bet nu katra vakara vienkārši taisa. Bet jā, tas ir sportiski, veselībai, bišķiņi arī uzskačot bicīt vēl tur kaut ko. Tā kā jā, draugi, davai, mēlēt malači. Labs, nopeldēties gaujā. Evo, kaķi, davai, māc iekšā. Tam kā parasti. Nav plus 25, es nemaz ūdeni negribu ietiekšā, bet nu tik tālu jau ir ticis. Un ko tagad jau pagatavo vakariņas, jau uzvār ir ūdens. Un tad jau čils. Superīga vieta. Tāds miers ten ir. Sienāži sisini, reālākā dabas skaņa. Spāre food. Kas tev tur šoreiz? Kartupeļu biezinis ar šampiņoniem. Ir labs. Man šoreiz gan cita pārtika līdz. Par to es arī vēlāk uztaisīšu video. Šoreiz man ir Latvijas armijas sausā uzturdeva, saucamies MRI. Kas man ir lielopu gulaši ar griķiem un šampiņoniem. Jā, un par spārefūtu. Tiem, kam interesē, kods ROLIS, jūs iegūsiet 15% jebkurai produkcijai atlaidi. Aprakstā ir links, uz viņu uzspiežat, jūs uzreiz novedīs pie veikala, un tad, kad jūs veicat pirkumu, vienkārši ievadiet to kodu ROLIS, jums būs automātiski 15% atlaidi. Tiešām garšīga, Latvijā ražota, sublimēta pārtika. Te kaut kas pietrūkst. Garša kārpai, draugs. Davai, apaliņam varbūt tās. Davai. Divreiz nav jāsaka, zin kā. Jā. Zacenīta gatava. Te gatavojās ēst. Paldies, draugs, par šo dienu. Ritīgi forši izbraucām, vai ne? Labas grantenītes, takas, forši geo pavācām. Diena arī kapitāli, bez nokrišņiem. Super. Nezinu, kā tev? Ļoti labs maršruts man patīk. Spontāns, labs, daudz grantenes, daudz zemenītes. Diezgan daudz meži. Brasliņš varēja būt arī dziļāks, nopietnāks. Jā, nu tad, bet nu, tur, kas tur pārlec pāri ātri peļķē, viss kārtībā šaujam. Mēs esam kempā nomazgājušies. Davai, priekā. Davai. Par šodienu. Par spēcīgo challenge. Ritīgi labs, kā jau es pirmie teicu. Taisiet arī challenge. Tīri priekš sevim for fun. Jā. Sportojiet, tad
ceļiet augšā dopamīna līmenī. Šis ir bezalkoholiskais. Viss tā kā kārtībā. Mēs bezalkoholisko un arī sportojam. Skaļi nesaukšu nosaukumu, nepērciet, nav garšīgs. Davai ēdam. Davai. Reku gurķīšas, tomātiņas. Maucam iekšā. Īstamā ļoti garšīgs. Labs. Šitos pašus es zinu, ka var nopirkt Salmo veikalā atsevišķi. Jūs arī pamat ēdienu var nopirkt. Latvijas ražojums. Bēvot šitas. Priekā par viņu to. Davai.